kā uz veipu garšu aizliegumu reaģēja nelegālais tirgus. Līdz brīdim, kad Saeimā sāk runāt par kaut kādiem veipu garšu aizliegumiem, mūsu nelegālais tirgus bija visvājākais un neinteresantākais Baltijā. Tu pats to pētīji, atspoguļoji, pats zini, kā tas bija. Bet tajā brīdī, kad sāka nopietni apspriest aizliegumu, tad sākās kipiši. Nereālākā žūka sākās. Sākās mēģinājumi nostiprināt ietekmi tirgu, kur aizliegums vēl tikai iespējams. Cilvēki redzēja milzu iespēju peļņai. Tas nav vienkārši piedāvāt jaunu nelegālo preci. Tas ir gadījums, ka tev ir desmitiem vai pat simtiem tūkstoši lietotāji, un tu zini, ka šie cilvēki meklēs iespējas. Tu gribi piedāvāt iespēju. Tu gribi nokosties lielāko kumosu, jo, ja to nedarīs tu, to darīs kāds cits. Jā, kāds atmetīs, bet lielākā daļa cilvēki ir pieraduši pie garšām un atradīs viņas. Tu gribi būt tas, kam viņi saka, ņem man naudu un dod to, ko es vēlos. Kā mainījās nelegālā tirgus piedāvājums pēc tam, kad tika izziņots aizliegums? Skaties nākamajā video.